Esiet sveicināti ģimenes enerģiju skola līnijas. Mani sauc Ludmila Burdeša-Laiva, un šodien es pastāstīšu, ko mums gatavo zvaigznes oktobrī. Bet lūdzu ņemt vērā, ka tā ir kopējā prognoze, un tā var atšķirties no jūsu individuālas kartes. Ja jūs vēlaties tuvāk iepazīties ar astroloģiju, vairāk izpētīt gan savu karti, gan savu tuvu cilvēku kartes, aicinu pievienoties manam astroloģijas kursam. Oktobris sāksies ar Saules aptumsumu. Tas notiks 2. datumā Svaros. Tas neizskatās viegls periods, jo aptumsuma laikā Saule būs savienojuma ar melno mēnesi un Merkuru. Tas nozīmē, ka varētu būt daudz maldinošas informācijas, divdomīgu kontaktu, mēlu. Pastāv liela varbūtība iesaistīties kaut kādā situācijā ar smagām sekām un sliktu rezultātu. Kā parasti, aptumsuma ietekme būs jūtama ne tikai vienu dienu, bet jārēķina kādas 5 dienas pirms un 5 dienas pēc aptumsuma. Kā jebkurš aptumsums, arī šīs izgaismos neatrisinātus jautājumus, noneslēgtas tēmas, karmiskus parādus. Esiet vērīgi, un tad varēsiet saprast daudzas lietas. Ar 14. oktobri Merkurs mainīs savu stāvokli un ienāks Skorpionā. Tur Merkuram piemīt īpašas analītiskas spējas, asprāts, laba intuīcija, būs tieksme visu pārbaudīt un nesteigties ar secinājumiem. Ar 23. datumu Saule arī pāries Skorpionā, būs lielāka izturība, aktivitāte, liels gribas spēks. Venēra, mīlestības, baudas un naudas planēta atradīsies Skorpionā, kur tā nav īpaši mierīga, tā ir asa, izpaužas izkropļoti, attiecībām nebūs īpaši labvēlīgs laiks. Venēra Skorpionā būs līdz 18. datumam. Pēc pāriešanas strelnieka tendence mainīsies. Šeit vairāk būs svarīga cilvēka būtība, nevis ārējais izskats. Sava partnera un jūtu idealizēšana arī būs raksturīgs Venērai. Mars. Planēta, kas atbildīga par mūsu aktivitāti un darbībām, nebūs īpaši aktīva, jo visu mēnesi atradīsies Vēzī. Tur Marsam nav labvēlīgs stāvoklis. Līdz ar to mūsu darbības būs lēnākas. Lai kaut ko iesāktu, vajadzēs vairāk laika nekā parasti. Ar 10. datumu Jupiters, lielas laimes planēta, kas saistīta ar autoritāti, izaugsmes iespējām, attīstību, paliks retrogrāda un būs retrogrāde līdz pat 5. februārim nākamam gadam. Un šajā periodā nebūtu labvēlīgi uzsākt kaut ko jaunu, jo vai nu būs negatīvs rezultāts, vai arī jūsu patērēta enerģija nebūs sasniegta rezultāta vērta. Toties Dviņiem labs laiks kļūdu labojumam, jo tieši šajā zīmē Jupiters atradīsies visu oktobri. Planēta, kas ir atbildīga par mērķu uzstādīšanu un sasniegšanu, joprojām atradīsies Zivīs, tas ir Saturns. Tāpēc mērķus mēģināsim sataustīt, kā mēs to darījām arī iepriekšējos mēnešos. Vienīgais, tā kā mēs to darām jau vairākus mēnešus, tad jācer, ka šoreiz mēs to varēsim izdarīt labāk nekā parasti. Labs laiks, lai attīstītu intuīciju un īpašas spējas. Un tagad pāriesim pie katras zīmes atsevišķi. Auni oktobrī var saskarties ar krāpšanu un aprunāšanu. Esiet uzmanīgi un neļaujiet sevi ievilkt nepatikšanās. Kā arī var būt finansiālas grūtības. Vēršiem vajadzētu attīstīt intuīciju un iemācīties lasīt zīmes, ko sūta no augšas, jo tādu oktobrī būs daudz. Kā arī neplānot neko jaunu, bet pildīt savus pienākumus atbildīgi. Mēneša sākuma Dviņi jūtas enerģijas trūkumu. Pastāv varbūtība,
kaut kādam nepatīkšanam darbā, bet uz mēneša beigām jūs tiksiet ar to galā. Kaut būs nepieciešama zināma viltība. Vēžiem mēneša sākumā būs jūtams pacēlums, vieglas enerģijas, bet jau mēneša vidū tas mainīsies uz smagumu un bezspēku. Apstākļi un pienākumi veidos smagu nastu un vajadzēs daudz piepulēties, lai veiksmīgi tiktu galā. Mēneša beigās jums sāksies jauns posms. Lauvas šajā mēnesī būs svarīga lēmuma priekšā. Būs ļoti visi jāapdomā, jāizanalizē, lai izvēlētos pareizu ceļu pie sava mērķa. Pastāv riski arī kļūdīties, tāpēc visa informācija jāpārbauda divreiz. Jaunavam mēnesis izskatās diezgan miermīlīgs. Tikai mēneša sākumā varēsiet saskarties ar manipulēšanu. Bet mēneša otrā puse dos iespēju attīstīties un iet uz priekšu. Svariem būs jāiziet svarīgas dzīves uzdevumus. Aktualizēsies ģimenes tēmas. Mēneša otrajā pusē būtu labvēlīgi uzsākt kādas mācības. Skorpioniem mēnesis izskatās labvēlīgs, emocionāls, bet viegls. Aktuāla būs attiecību tēma. Labs laiks atpūtai un izklaidēm. Diemžēl smags un sarežģīts mēnesis izskatās strelniekiem. Arī partnerattiecību tēma, bet no negatīvā aspekta. Mežāžiem gaidāmas krāsas pārmaiņas. Kulminācija būs mēneša vidū. Pārmaiņas gaidāmas darbā, risks sastapties ar nepatīkamām manipulācijām. Ūdensvīram viss mēnesis būs par attiecībām. Labs laiks atpūsties, kopā pavadīt laiku, izklaidēties. Mēneša sākums zivīm būs skumjš, varbūt enerģijas trūkums, bet jau uz mēneša vidu enerģija izlīdzināsies un jūs spēsiet aktīvi virzieties pie saviem mērķiem. Tas šodien bija arī viss. Saudzējiet sevi un paldies par jūsu uzmanību!